Hello. Tad mēs esam ārpuskastes virtuvē un šodien gatavosim kaut ko foršu, bet vispirms es gribu iepazīstināt ar manu jauko foršo ciemiņu. Dāmas un kungi, Elmārs Stanis! Čau! Nu, Elmār, man ir liels prieks, ka tu šeit esi kopā ar mums. Man ir daži jautājumi tev. Pirmais jautājums ir tāds. Kas ir tavs bērnības garša? Ir vairāks, protams, bet vien varētu būt tas, kad es biju maziņš un mamma vienmēr cep torts, arī kad es paliku lielāks, bet kad es biju maziņš un es vienmēr biju kopā ar viņu un viņa tur smērēja un taisīja savus mērcītes un visu pārējo. Un es biju tas, kas vienmēr dabūja pagaršot tās mērcītes, tās putkrējumu un tā tālāk un laizīt tās bļodas un lāpsiņas. Ok, nākamais jautājums. Kas tev garšo? Kas tev negaršo? Kas man garšo, kas man negaršo? Ok, kas man negaršo? Man negaršo... Nu, es zinu, ka es to teicu, man ir žēl tiem mēģi cilvēkiem, kas reāli garšo, bet man mēģi kaut kādīgi galīgi neiet pie sirds. Es mēģinājis vairākas reizes, kaut vai vienreiz man garšoja, bet laikam tas ir jāatrod kāds, kas... Nu labi, mēģi. Kas man garšo? Pizza, baby, pizza. Yeah, man garšo pizza, man garšo pasta, man garšo itāļu ēdienu. Tu esi darījis daudz visādas lietas, taisījis restorāns, ceļojis, futbolu spēlējis, gatavojis, daudz tādas raidījumus, Pizza Lulu, Gourmando, viss. Saki man, kas ir tavs dzīves garša? Kas ir tas? Dzīves garša ir tāda, kad es... Man liekas, ir tas, ka man vienmēr gribās, lai viss ir garšīgs. Un garšīgs, man liekas, tas ir dizains, tas ir stils, tas ir ēdiens, tas ir, kad mēs meklējam to odziņu, lai viss ir tā kā, lai viss ir garšīgs. Mūzika, skaņas, gaismas, jā, garšīgs. Ir mans dzīves garšīgs. Neredz. Un kā tagad man liecina? Neredz. Aiziet. Hei! Gatavojam šodien. Nevajadzēja tās brīvas, vai ne? Ok, šodien gatavošu kaut ko drusciņi sarežģītāk nekā normāli. Man šeit ir pēri vistiņas, krūtiņi ar kāju gabaliņu klāt, gorgonzolas sieru, ko es pildīšu iekšā. Pēc tam mēs taisīsim mēcīt, bet tagad fokusējamies uz vistiņas. Ko es darīšu? Man šeit ir ar ādiņu, un ko es tad darīšu ir, es mēģināšu iegriezt smuki. Vienā pusītē tā, veram vaļā, iegriežam otrā pusē, tā, veram vaļā, šitā te. Labi, ka man ir zobakstamie, mums varbūt vajadzēs nedaudz arī zobakstumos, lai netek ārā. Man ir te panna gatava, ko es likšu cepiškrāsas. Cepiškrāsas man ir ieslēgts uz 208 grādiem. Karotīt. Man ir ļoti skaists gorgonzolas siers. Nevajag pat daudz, viņš diezgan spēcīgs ir. Spēcīgi garš, ko es gribēju teikt, ja? Gorgonzola, tas ir ļoti līdzīgs kā Dora Blue, bet tas ir no Itālijas. Pats par sevīm ir tiešām, var redzēt, paskaties, viņš tik kremīgs un tik spēcīgi garši, ja, kā es teicu. Un tādēļ mēs taisīsim to mango, apelsīnu, pekānu mērcīti. Sabalansēs visas garšas un iedošu kaut ko tāds saldu, skābu, drusciņu pikantu klāt un spārģelīti. Paņem zobakstumos. Es ceru, ka viņš tas sanāks. Tagad tāds šūšanas kurs man šeit būs. Ja? Sen neesmu šo te darījis. To varbūt var arī redzēt vai neredzēt. Ir drusciņi izteiks uz pannas, nekas. Viss būs baigi smuki. Cepiškrāsas man jau ir karsta, kā es jums teicu, ja? Uz 208 grādiem. Pēc tam mēs nogriezīsim pēc kādam 10 minūtēm noliksim uz 180. Es zinu, ko es aizmirsu izdarīt. Es gribēju varbūt salu un piparu ielikt iekšā, bet es domāju, tajā pašā laikā gorgonzola ir diezgan sāļš, tātad varbūt es pat neizdarītu lielu kļūdu. Mēs vienmēr gribam apsālīt un appiparot visas maliņas. Tagad es to izdarīšu no ārpuses. Re, kur ir sāls. Veram virsū.
Drīz ies iekšā cepeškrāsnī, varēsim turpināt. Nedaudz ieeļoju pannu, kā jūs redzat. Vistiņas ļoti skaisti. Jau sāk izskatīties bez nekā. Voila! Pirmā daļa no mūsu recepts ir gatava, un šos arī tagad iešu un ielikšu mūsu cepeškrāsnī. Stop! Silly me! Tā arī gadās, vai ne? Es teicu, ka es uzlikšu vēl pipariņus, ja? Sāls un pipars ir dzīves labumiņš, kas ir jāliek visu. In the pan we go. My little chicken. Pipariņus vēl pa virs. Šo mēs liksim iekšā cepeškrāsnī. Liekam iekšā cepeškrāsnī. Lai tev labi sanāk izcepies plaši. Čau, bye. Viss ir iekšā cepeškrāsnī. Grūtais darbs ir izdarīt. Es biju drusku steidzams, es nezināju, vai tur man sanāks un sanāks. Redzēsim, kā būs finālā. Tagad gatavošu man mērcīti. Es teicu, ka mēs taisīsim pekānu, apelsīnu, mango. Mērcītis man vēl ir mandarīni. Ja? Ļoti skaisti jau samizots. Un re, kur ir bļoda ar pekānu rieksiem. Bļodā iekšā. Liekam visus. Ja? Re, kur ir mandarīni. Šos es nedaudz sakapāšu. Ar visām sulām var redzēt. Cik forši. Tā, šājam iekšā. Visām suliņām. Mēs liksim iekšā apelsīnu ievāriem. Ir jāpatīk apelsīni, jo tur vēl miziņi ir iekšā, kas dod arī nedaudz rūgtumiņu, ja? Bet tas ir tieši, ko mums vajag šeit. Kaut kas lai nedaudz savādāks. Ņemsim mango čilimēs. Un to mēs pieliesim klāt. Tas jau forši. Nedaudz kļavas sīrupu. Tad mums būs salds, skāps, rūgtumiņš, rieksti. Vēl es pievienošu nedaudz kinza. Es ceru, ka Elmāram patiks. Kinza iegriezīsim iekšā. Vistiņi cepās. Bum. Tā. Nedaudz sāli pieberam. Tiešām nedaudz. Saldā mērcīte, salsa, bet es vēl likšu klāt šalotas sīpolu klāt, ja? Kāpēc es to darīšu? Lai viņam būtu tāds, savādāk garšu. Es gribu tādu garšu dabūt, kur ir sīpoliņš, dusiņas sitās cauri, lai ir salds, skāps, sāļš, nedaudz rūgtumiņš un arī sīpolgaršu, kas iedod to, savējo. Es nezinu, kā lai to vispār pastāst, bet tas ir kaut kas garšīgs. Ja sakapājam, liekam iekšā. Jāsamais ir. Mix it up now. Melnie pipari. Man varbūt būs jāliek vēl mērcīt klāt, jo es gribu, lai šis ir nedaudz šķidrs. Šo te beigās mēs pārliecam pāri mūsu vistiņai. Man vajag pagašot, ne? Laims. Laims suliņi. Iemaisim iekšā. Un es domāju, ka tas laims iedod tos svaigumiņu. Very nice, vai ne? Ok, ejam tālāk. Panna, ūdens. Nevajag baigt daudz. Ieslēgsim sāli ūdenī. Spārģeļi. Spārģeļi laiks sākās. Spārģeļus var dabūt caur gadu, ja mums nāk spārģeļi no visām pasaules malām, bet mums sākās arī spārģeļu sezona. Mēs paņemam, skatāmies, kur viņš tā kā dabiski lūst. Un šī ir tā daļa, ko mēs lietosim šodien. Daļa, kas šeit ir, būs vairāk tāda kokaina. Tos mēs izmantosim kaut kur vēlāk, kaut kādā zupiņā vai citā sacepumā. Iedosim ātro tvaicējumu vai blanšējumu, kā mēs gribam to nosaukt, un viss. Un pasies. Mēs tikai vāram, mēs gribam dabūt kraukšīs, mēs tūlīt apstādināsim to gatavošanas procesu. Šie saucās pavāra pirksti. Apmēram 2 minūtes un ņemam ārā. Kas man šeit ir augsts ūdens, vēl ar ledu. Ātri atdziest, tad mēs varam noturēt krāsu forši. Ieliekam augstā ūdenī. Un pat par sevi ir ļoti skaista bilde, vai ne? Yeah, check that out! Boom! Apskatīsimies, kā mums tā viss tam ir. Oh, yeah!
Jā, izskatās forši. Drusiņas ies ir iztecējis, bet ne tik daudz. Visiņā sāk smuki izskatīties. Nogriezīšu temperatūru uz 180 grādus vēl 10 minūtes apmēram. Ok? Next! Nākamais solis ir ļoti sarežģīts. Nosasinām mūsu spārģeli. Ui, ledus galīgi nav vajadzīgs tur iet. Kā spārģelīši ir super. Nosasinām nedaudz. Šeit man ir prosciutto šķiņas. Paņemsim katru spārģeli, paņemsim prosciutto un vienkārši šādā veidā apcinam apkārt. Šis būs garšīgi. Ļoti feini. Nākamais. Šos pārliekšu šķīvja. Mēs beigās liksim šos te kopā ar mūsu vistiņu un mūsu mēcīti. Vēl drusku garšīgāks. Mēs zinām, ka sāls ir klāt, jā, pie prosciutto. Un, zin kā es to zinu? Es nogaršo. Jo es domāju līdz, cik viņš sāls nav sāļš olīveļu. Es vienkārši pārliekšu tā te pāri. Es nedaudz uzšpecēs citronu no augšas tā, vieglāk. Tas atkal dos tādu drusiņu skābumiņu kopā ar vispārējo. Very nice. Gaidam tagad mūsu vistiņu, saliksim visu kopā un bum, būs ļoti garšīgs, foršs ēdiens. Šitas izskatās fantastisks. Tagad vēl viena lieta, ko es gribētu vienkārši tāds mazs triks un tā tālāk, ko atcerēties. Ja tu liec iekšā cepešu krāsnī, un viņu lieto, un viņu noliec, un viņa atstāja ēdienu iekšā, es vienmēr ieteiktu paņem to cimdu, vai uzliec dvielīt, vai vienalga, ko uzliec uz pannas, lai nākamais cilvēks gadījumā kāds atnāk, ko tā panna šeit dara, uzliek roku virsū, un ir baigā problēma, ir sadegums, un tas nav forši. Sagatavošu mūsu trauku. Sagatavojam, kur mums ir trauks, vistiņa eleganta, drusiņa, kaut kas ir iztecējis. Tad izņemam ārā zobakstumos, jo neviens negrib iekosties zobakstumā. Tas gorgonzola, ja jūs varētu sasmaržot, tas vienkārši ir kaut kas unbelievable. Unbelievable. Kājiņas uz augšu, brīnišķīgi, vai ne? Izskatās jau forši. Paskatīšos, kas mums ir šo te mēcīt, kas ir. Es viņu nedaudz bez kociņiem ieliešu apakšā. Super kraukšīgi vistiņa. Te, kur mūsu pekāna mēcīt, mēs pārliecam pāri vistiņai. Izskatās skaisti, krāsains. Mums ir īpatnējas foršas, savādākas garšas. Mēs taisim dzīvi, drusiņi garšīgāk. Bum! Varētu arī atstāt atsevišķu bļodā, kaut kādā ielikt iekšā, lai vēl ir klāt. Varu arī otrreiz uzkarsēt, ja baigi gribās, bet man liekas, ka šāds veids būs vienkārši perfekti, ideāli, smuki. Re, kur mūsu spārģeļi ir. Sakrustots, krāsas ir foršas, ēdiens ir ņami, kā mums izskatās. Oh, boom, baby, boom! Čā, čā, čā! Man vienmēr patīk ekstra pepper pašās beigās, jo pipars nav tikai pikantums, bet vairāk tas ir smarža, aromāts un garša. Es domāju, ka šis varētu būt super garšīgs un tūlīt vienā mirklī arī nogaršos. Kā es nevaru sagaidīt pagaršot, bet man vēl jāuztais viens mazs dzēriens. Man ļoti garšo ābolu sulu. Mums ir ābels, vesels dārs ar bio ābelēm. Man šeit ir ābolu sulī, un viņa reizēm liekas, ka varbūt drusku pa skābu vai pa smagu pieši kaut kādu ēdienu, jo tā tīra ābolu sula. Ļoti garšīga, kādreiz vajag atšķaidīt ar gāzētu ūdeni. Paņemsim vendeni, gāzētu dabisko minerālu ūdeni, pieliesim klāt. Klausamies, tur skaļi. Un man šeit mans mazais
Vienā pusē, otrā pusē, vienā pusē, otrā pusē. Dažas ledus gabaliņi. Miks, miks, miks. Miks, miks, miks. Tagad šo. Bomba. Avos. Šķelīte. Iegriežam. Tā. Uzliekam maļus. Mēs zinām skaidrs, ka tur ir ābols sula. Paņem mūsu dozatoru. Veram vaļā. Boom, baby, boom! Vienu mazu mini šķipsnību kanēlīti. Un mums ir sparkling apple juice kanēlio. Ok, patiesības mirklis. Dabūsim nogaršot vistiņu. Vistiņa, aprikos mēcīt, paņemsim kādu spārģelīti, uzliksim uz šķīvīt. Oh yeah, karot vēl ekstra mēcītas. Oh, izskatās forši. Riktīgi labi, garšīgi, skaisti. Un vēl pats pēdējais, ko gribēju pielikt klāt, ir drusciņi samalts pēc pistācijas rieksti. Labāk man tad tā baigi nečopojas. Tas ir ekstra cruncham. Izskatās super fantastico. Mario! El Mario ir gatavs! Viņš viņam vien porcija, ka padās saizskriež darīšanās, lai viņš pats tiek galā. Es nevis sagaidu. Wow! Nu, Elmār, tu gan esi uztaisījis kaut ko foršu. Vistiņa. Izskatās. Smaržo fantastico. Vistiņa izskatās perfekti izcept, mīksta, sulīga. Tas apelsīns. Gorgonzola, pekāns, mandarīns. Boom, baby, boom. Wow. Elmār, you did it, baby. Ļoti labi. Paldies. Ok, es ēdīšu. Ceru, ka jums patīk. Čau. Tiekamies nākošreiz. Rozīt. Wow. Viegls gaisīgs kanēlīts. Bye.